Mums šīdienas uzdevums ir sinus x ir mazāks vai vienāds par mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts ar 2. Pirmais, kas mums ir jādara, ir jāuzzīmē riņķa līnija. Un jāatliek sinus ass uz tās. Sinus ass ir šī. Pēc tam mēs dodamies uz riņķa līniju un atliekam mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts uz 2. Mums ir jādodas perpendikulāri šai asī. Mēs iegūstam divus pilnus punktus. Viens no šiem punktiem ir mīnus 60 grādi, un otrs ir mīnus 120 grādi. Pēc tam mēs iesvītrojam to daļu, kas mums ir jāaprēķina. Šajā gadījumā tā ir šī. Mēs nosim, ka mīnus 60 grādi tas ir mīnus pi dalīts uz 3, un mīnus 120 grādi ir mīnus 2 pi dalīts uz 3. Varam pierakstīt atbildi. X pieder, mums ir kvadrāta iekavas, mīnus 2 pi dalīts ar 3 plus 2 pi kā, un mīnus pi dalīts uz 3 plus 2 pi kā. Paldies par uzmanību! Mūsu šīs dienas uzdevums ir tangens x ir lielāks par mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts ar 3. Pirmais, ko mēs darām, mēs zīmējam vienības riņķi. Un uz vienības riņķi mums ir jāatliek tangens ass. Tālāk mums ir jāatliek mūsu vienādojums, kas ir mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts uz 3. Tas ir šeit. Un mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts uz 3. Tā mēs dodamies cauri centram un iegūstam otru punktu. Lūk, viens punkts un otrs. Iesvītrojam tangens asī, kas ir lielāka par mīnus kvadrātsaikni 3 dalīts ar 3. Tā ir, lūk, šī daļa. Mēs varam iekrāsot šo daļu. Mēs varam iekrāsot šo loka daļu, kas atrodas pretī sinus asī. Lūk, ir viens punkts, to pašu mēs varam darīt arī pretī lejā. Šajā gadījumā viens punkts ir pi dalīts ar 2, un otrs ir mīnus pi dalīts uz 6. Mēs varam rakstīt atbildi, kas ir x pieder apaļās iekavas mīnus pi dalīts uz 6 plus pi n un pi dalīts uz 2 plus pi n. Paldies par uzmanību!